viens, ka mēs redzam, viņi atbrauc, mēs no viņiem paņemam naudu augstskolas, ja? Viņi aizbrauc. Viņi atbrauc uz objektu, samūrē kaut ko un aizbrauc. Nu, ja neaizbrauc, tad Pujātkungs ar visiem robežsargiem dzen rokā un dzen projām, ja? Vai arī otrs variants, vārds integrācijas, ja? Nu, ka mēs tā kā gribam viņus paturēt, mēs tā kā gribam viņiem valodu iemācīt, tā tālāk. Šie svari. Nu, tad, ko mēs redzam no ārvalstu, trešo valstu studentiem un absolventiem? Mēs redzam to, ka viņi Latvijas darba tirgu iekļaujās, bet diezgan maz. Un maz tāpēc, ka viņiem trūkst latviešu valodas zināšanu. Kā indietis, kuram vairāk mācīs latviešu valodu, uzbeks, kuram mācīs vairāk latviešu valodu un tā tālāk, visi te uzskaitītie, tad viņi tā kā vairāk tā kā gribētu palikt. Ja viņiem būtu tā latviešu valoda, viņi gribētu palikt. Tas jautājums ir, ko augstskola arī pati kā autonoma augstskola grib. Mūsu priekšlikums bija 15 kredītpunktu apjomā mācīt latviešu valodu. Tas bija mūsu priekšlikums, ka tas būtu obligāta prasība visām augstskolām, kuru mēs arī faktiski ieviesīsim. Akal arī šo neapstiprināja un nepiekrīt šim priekšlikumam, bet principā būtu vismaz 15 kredītpunktu apjomam jāmāca valodu. Neapstiprinājāt? Iekšļietu ministrija šeit tik dziļi mēs kredītu. Par universitātēm mēs nevarējām vienoties par šo. Bet es tikai gribēju vēl vienu lietu piemest. Valoda nav vienīgais integrācijas instruments. Jo to Eiropas Savienība ļoti labi parāda. Tu zini valodu, tas nenozīmē, ka cilvēks ir integrēts. Un šī ir tā, es domāju, daudz lielākā problēma, ka valoda nenozīmēs, ka viņš ir lojāls Latvijas sabiedrībai un gatavs pieņemt Latvijas sabiedrības normatīvo bāzi un darboties atbilstoši mūsu normām. Un tā ir, es domāju, lielākā problēma.